Es esmu valsts vides dienesta atkrituma aprites departamenta direktors. Teiksim, jau arī tas amats jau pats par sevi jau norāda uz tā nodarbošanās. Jā, galvenā ir atkrituma apsaimniekošana, gan arī sākot no rašanās atkrituma brīža līdz poligonam. Līdz tas viss cikls, ko teiksim, mēs arī uzraugam, ir mūsu kompetencē. Jā, tā skaitā arī būvniecības atkritumi, kas mums šobrīd gan nedaudz arī rodās. Un, ja mēs skatāmies to līkni, būvniecība šobrīd iet uz augšu, attīstās, un līdz ar to arī būvniecības atkritumi mums ir arvien vairāk un vairāk. Līdz ar to mēs arī tā domājam, kur viņus likt. Un otras puses mums, protams, ir ekonomika, aprites ekonomika, jā, teiksim, mums ir resursi mums tik viņi ir. Līdz ar to mums arī jādomā par šiem atkritumiem, kas šobrīd ir aiziet uz poligoniem, vai attiecīgi, teiksim, tas sliktākais, kas var notikt, viņš nonāk mežā vai nelegāli, teiksim, uzbērumi. Līdz ar to ar šo visu kopumu mēs cīnāmies. Diemžēl cīnāmies, jo teiksim, tas, ko mēs drīzāk redzētu, ka mēs ejam preventīvi, mēs konsultējam, jā, teiksim, ir iespējas, bet mēs nekādā gadījumā negribam redzēt, ka tas nonāk kaut kur nelegāli mežā vai attiecīgi arī kaut kāda būvniecība varbūt nelegāli tiek veikta. Kādus būvgrušus iedzīvotāji drīkst mest atkritumu konteineros un kādus nedrīkst? Ja mēs runājam par būvniecības atkritumiem un iedzīvotājiem, tad jāsaprot tā, ka sadzīves atkrituma konteinerā, kas mums ir zaļais, būvniecības atkritumus mest principā nedrīkst. Ja mēs būvējam, tad ir šīs iespējas pasūtīt būvniecības atkritumu šo te konteineru no atkrituma apsaimniekotāja, vai tas ir, kas piedāvā šo pakalpojumu, kas piedāvā arī sadzīves atkritumu izvešanu, vai, teiksim, arī paši iedzīvotāji atrod komersantus, kuri drīkst būvniecības atkritumus izvest, attiecīgi pasūta šos te konteinerus vai teiksim, tas piedāvājums arī Big Bag maisi, kur attiecīgi pasūtot, maisis tiek novietots, konteiners tiek novietots un attiecīgi iedzīvotājiem ērti iespējams šo atkritumus arī šos konteineros samest. Ja mēs skatāmies uz nelieliem apmēriem, tad mēs skatāmies uz laukumiem, uz ekolaukumiem, ko piedāvā atkrituma apsaimniekotāji, kur bez maksas vai teiksim, par nelielām maksām, vai teiksim, skatoties jau no atkritumu veida, nodot atkritumus. Jau, teiksim, tāda lapa širokviegli.lv, kur ērti var ieiet, kurš iedzīvotājs, kurš un pastīties, kur tad ir šie tuvākie laukumi punkti, kur tad attiecīgi uz būvniecības atkritumus drīkst legāli arī nodot. Ja mēs skatāmies, teiksim, kā es arī minēju, tad, teiksim, ja tā ir sadzīve, tad sadzīve tos atkritumus īsti mest nedrīkst. Vai iedzīvotājiem ir obligāti jāšķiro būvgruši un jānodod dalīti? Ja mēs skatāmies uz būvniecības atkritumiem, kā jebkuriem atkritumiem, atkritumus ir nepieciešams šķirot. Un šeit pie būvniecības atkritumiem mēs šo ieguvumu šķirošanai redzam īstenībā visbūtiskāk, jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz asbesta materiāliem, kas arī ir būvniecības materiāli, kas, teiksim, bīstami atkritumi, teiksim, šīs te izmaksas nododot ir, teiksim, tā 3 reizes lielākas nekā, piemēram, mēs nododam šos te būvniecības atkritumus, kas nav bīstami, un, teiksim, arī šķirojot atkritumus, piemēram, ķieģeli atsevišķi, apmetam atsevišķi, flīzes atsevišķi, tas izmaksas nododot, tas būs daudzreiz mazāks. Sakiet, iedzīvotājiem rodas pāris maisi būvgružu, bet viņam nav personīgā auto. Kur tos likt? Ir iespējas arī griezties pie atkrituma apsaimniekotāja, attiecīgi ar lūgumu, teiksim, šādus atkritumu veidus konkrētos apsaimniekot. Jā, un ir šīs te arī akcijas, kad arī apsaimniekotāji brauc pa kādu noteiktu maršrutu, un attiecīgi tad iespējams jau sazinoties, zinām konkrēto dienu, konkrēto laiku, kad automašīna brauc, vai šis konteiners ir novietots, tad drīkst arī, teiksim, nelielos apjomos šo te izmest. Bet, jā, protams, ja mēs skatāmies par nelieliem apjomiem, no daudz dzīvokļu māju remontiem, jā, teiksim, tā ir problēma. Teiksim, protams, universālas zāles nav šim te visam, jā, bet, ja mēs tiešām skatāmies uz mazu apjomu, un varbūt tam iespējām nodot tos atkritumus dalītājā šajā laukumā, jā, tas visticamāk nonāk sadzīves atkritumos. Protams, būvniecības atkritumi šobrīd lielākoties ir par maksu nododami. Līdz ar to varbūt tas ir lielākā aizskaršanās par šo te finansējumu. Kurš tad finansēs, piemēram, to vēl vienu konteineru pie, teiksim, daudz dzīvokļu mājas? Tas jau būtu arī ļoti no iedzīvotāju puses ļoti, teiksim, tāds labs risinājums, ka man ir šis te konteiners, kur es zinu, kas to savu maisiņu izmetīšu. Jā. Bet, vai tapetes vai ko, vai maina, vai teiksim, kādu nelielu daudzums apmetumus, jā, bet ir jānodrošina šī te pieeja, kad ir šis te punkts,
kuri šos atkritumus var arī bez maksas izmest. Tagad sāks vasarnīcas sezona, un vasarnīcās bieži redzam, ka cilvēki bulgužus, kaut kāds koku materiāls un tam līdzīgi vienkārši sadedzina. Vai tas ir legāli? Atkritumus sadedzināt nedrīkst. Tas pats par sevi definīcijā saka, ka atkritumus dedzināt ir aizliegts, un attiecīgi šie materiāli, kas arī rodas, lielākoties ir piesārņoti vai impregnēti ar kādām šīm kaitīgām vielām, ko sadedzinot, protams, tas viss nonāk gaisā. Un noteikti arī, teiksim, labiekārtojot teritorijas, teiksim, ja tas ir mazdārziņu šie rajoni, tur mēs jau skatāmies, ka tiem iedzīvotājiem ir automašīnas, gan arī tās iespējas, ja, teiksim, tas lielāks ir remonts, ja, teiksim, ir iespējas pasūtīt šos konteinerus, kur arī jau atkritumus, arī, kā jau minēju, arī šķirojot, var panākt, ka tās izmaksas ir mazas. Teiksim, pat tās izmaksas var būt uz trešdaļu mazākas atkritumus, būvniecības atkritumus sašķirojot, nekā, teiksim, nešķirot, sametot visu kopā, to pašu koku sametot kopā ar reģipsi, ar siltinājumu. Protams, tās izmaksas būs lielas. Kaut gan tas koka īpatsvars būs liels, bet īstenībā maksās par visu, teiksim, mazliet bišķi, ja, to visu sakārtojot, sašķirojot pa frakcijām, ja, mēs iegūstam arī to daudz labāku rezultātu, ja, gan, teiksim, tālākai pārstrādē, gan arī savos maciņos mēs arī to izjūtam, ka tās izmaksas ir salīdzinoši mazākas. Jā, droši vien komentārus varētu sākt ar dienesta norādīto apritīgumu tieši attiecībā uz būvizstrādājumiem. Un skaidrs, ka tas ir ļoti aktuāli, sevišķi dēļ tā, ka no 2030. gada poligonos būs aizliegts nodot visu to, kam pēc būtības ir iespējama atkārtot izmantošana, kas, protams, arī attiecās uz būvizstrādājumiem. Un šādā kontekstā, manuprāt, ir jāmin tas, ka no pagājušā gada nogales ir pieņemts jauns regulējums tieši attiecībā uz būvizstrādājumiem, kas pieļauj un veicina atkārtot būvizstrādājumu izmantošanu būvprojektos, kas attiecas uz visdažādākajiem būvizstrādājumiem, ķieģeļiem, betona izstrādājumiem, apdares materiāliem. Un šie grozījumi Ministra kabineta noteikumos par būvizstrādājumu tirgus uzraudzību ieviesa iespēju un praksi, kurā gan ar atbilstības deklarāciju, gan attiecībā uz dažām preču un dažām būvizstrādājumu grupām bez atbilstības deklarācijas ir pieļaujama būvizstrādājuma atkārtot izmantošana. Attiecībā uz to, kur ir vajadzīga šī atbilstības deklarācija, es domāju, ka tur visiem nozares speciālistiem viss ir skaidrs. Attiecībā uz to, kur ir iespējama izmantošana bez atbilstības deklarācijas, tie ir ķieģeļi un betona izstrādājumi, kurus ir iespējams atkārtot izmantot laukumos un ceļos. Protams, ka, lai arī šis regulējums tāds ir, viņš ir iespējams, ka nedaudz mānīgs attiecībā uz to sadaļu, kur nav nepieciešams nekāds apliecinājums, proti atbilstības deklarācija, jo šie paši Ministra kabineta noteikumi pasaka to, ka ir aizliegts, protams, ka atkārtot izmantot būvizstrādājumus, kas satur bīstamas vielas. Un tad, raugoties no tāda tīri praktiska skatu punkta, ir skaidrs, ka būvdarbu veicējiem, gan pasūtītājiem, gan projektētājiem gadījumā, ja vides dienests vēršas pie viņiem ar kādiem jautājumiem par konkrētiem būvizstrādājumiem un par konkrētu projektu, viņiem ir jāspēj pierādīt, ka šie atkārtot izmantotie būvizstrādājumi nesatur bīstamas vielas. Un, protams, ka vienīgais jēdzīgais pierādījums, kuru praksē dienests ņem pretī, ir kaut kādi testu pārskati attiecībā uz to, ka konkrētais būvizstrādājums nesatur bīstamas vielas. Izejot no šāda skatu punkta, ir skaidrs, ka šis regulējums, kurš pieļauj būvizstrādājumu atkārtot izmantošanu bez nekādiem testēšanas pārskatiem, patiesībā prasa, lai šis būvdarbu veicējs patiesībā nodrošina vismaz šo minimumu attiecībā uz pierādījumiem, ka atkārtot izmantotie būvizstrādājumi nesatur bīstamas vielas.